Sveiki visiem! Es gribēju jums pastāstīt kaut ko no savas pieredzes. Daudzi no maniem skatītājiem un klausītājiem zina, kad es esmu ilgu laiku nodarbojusies ar kundalīni jogu, un es esmu pats skolotāja. Bet visi arī zina, ka es par to nerunāju, un es par to neko nestāstu. Tāpat arī nerādu ne savos rilsos, ne storijos, kā tad man iet. Es izdomāju šodien, kad es esmu gatava beidzot jums to pastāstīt un atklāt, jo bija iemesls, kāpēc es to nedarīju. Ilgu laiku es jutos vainīga, es jutos neriktīga, es jutos šo mācību nesapratusi. Un es jutos, kad ar mani kaut kas nav kārtībā. Šo mācību es ļoti intensīvi mācījos veselu gadu, lai iegūtu certifikātu pie Krievijas labākās jogas skolotājas, kundalīni jogas skolotājas tieši. Un mums bija ļoti daudz jāmācās, un tās bija kā minimums 3 stundas dienā, bija jāatrodas uz paklājiņa un jāelpo. Ja? Tie, kas zina, kundalīni joga ir par elpošanu, par smagu, dziļu, par visādu enerģiju atraisīšanu un elpošanu un bloku visādu izdzīšanu no ķermeņa, vienvārds sakot, rupi sakot. Tātad elpoju es kā traka, darbojos visu, kā nepieciešams, un attīstījos kopā ar saviem klases biedriem un vēroju viņus, un tur vienu otru pat par sevi jau bija, tā teikt, ilgstoši praktizējusi, un citi klases biedri, kas sāk kopā ar mani, pilnīgi jauniņie, tiem iet ar vien labāk, un šī te sajušana un enerģijas un vispārējais, un man nekā. Un es tik elpoju, un man nekā. Un es sāku sevi apšaubīt, domāju, kā tad tā, es visu daru pareizi, un viss notiek, un es jūtu, kā es nejūtu šo mācību. Un šo es esmu no daudziem cilvēkiem dzirdējusi, ka cilvēki ļoti, ļoti cenšas, dara visu, kas ir nepieciešams, un viņi nejūt, neizjūt. Un ne enerģijas, ne vēl kaut ko, un nevar uzskačāt nekādīgi šo te enerģiju ķermenī. Un man bija tāpat. Un es tagad tikai saprotu, ko tas man deva un ko tas man nozīmēja. Vienmēr sakot, ziniet, ir torte un ķirsīts uz tortes, ja? Tātad es sāku ar ķirsīti. Torte nebija, bet ķirsīti sāku veidot. Un es sapratu, ka nejūtu šo visu dēļ tā, ka man ir ļoti daudz traumu un bloku ķermenī. Un jo tu esi arī, jo prāts ir aizņemts kā tāda traka vāve ritenī, kas skrien visu laiku, tu nespēji būt šeit un tagad, tu nespēji būt ar sevi, lai kā tu centies, tas ir nenormāli grūti. Un tad es tagad saprotu, ka toreiz es pabeidzu šo skolu, un vienā brīdī man bija operācija, un pēc šīs operācijas es nedrīkstēju nodarboties ar šo jogu, jo tā ir diezgan intensīva, un daktars neļāva, un man bija kāds periods izlaists, un tieši šajā periodā es sajūtu visas dusmas, viss negatīvais, viss kaut kāds, rupi sakot, visi tie sūdi, viņi nāca atpakaļ. Es vairs nebiju ne smaidīga, ne mierīga, ne vispār man viss atkal sāk trigerēt, man bērns uztrauc, man vīrs kaut ko ne tā, man šitas tā, un es sāku saprast, kā tad tā, es visu šito pavelti tagad izdarīju. Jo tā saprašana sajūta bija, kad es esmu tajā flowā, viss, man ir forši, es esmu mieriņā. Un tad man nāca apskaidrība, ka nekā nebija, ir jāiet dziļāk, ir jāstrādā ar savām traumām un jāiet zemapziņā. Un tad, protams, es viss smuki salikās, ka atradu Zigmāru, izgāju pie viņa terapiju, iestājos viņa akadēmijā, izmācījos zemapziņas terapiju, un tikai tagad,
tagad klausieties man uzmanīgi, tās sievietes, kas tik ļoti cenšas nodarboties ar šo jogu un nesanāk un nesajūt un elpo kā trakas, plauši pārrāvušas vienkārši un nekāda tolka. Ir pārāk daudz šo traumu ķermenī. Ir jāsāk strādāt ar zemapziņu vispirms. Un tikai tagad es jums varu apgalvot, es ļoti labi jūtu, es ļoti labi jūtu enerģijas, ļoti labi sajūtu savu ķermeni. Viss tas, ko es nevarēju gadu mācoties izjust un praktizējot, to es tagad ļoti labi jūtu. Un katru praksi, katru kriju es izjūtu perfekti, tā kā viņai būtu, ar ko jau tieši tu strādā. Un tas man ir milzīgs atklājums, jo es jau to nebūtu zinājusi, ja mans ceļš nebūtu vedis tieši tā. Tā kā tiem cilvēkiem, kas domā, ka ar viņiem kaut kas nav ritīgi, viss ir ritīgi, vienkārši varbūt ne no tās puses sākt strādāt. Un tad, kad es tagad saprotu, ka torte ir uzbūvēta un man ir arī ķirsītes, es varu savu dzīvi kontrolēt mierā, es varu būt un atrast šo te sazināšanos katru dienu. Jā, tiklīdz es jūtu, kad ir kaut kas nopietnāk un kaut kas tur tam līdzīgs, ir jāstrādā, ir jāiet tālāk, bet šī joga ir ļoti labs palīgs turēt sevi prom no negatīvā, turēt prātu tīru un būt vienkārši sazemētam. Tieši tiem cilvēkiem, kam šī tēma interesē, es jūs aicinu pie manis uz zemapziņas terapiju, un es jums varu apsolīt, ka jūs sāksiet just to praksi, ar ko jūs nodarbojaties, būs citā kvalitātē. Bet tieši tad jūs sajutīsiet, ka tas ir tas, ko jūs dariet un uz kurien jūs ejat, bet tas ir tagad pareizais, kur tu jūti, kur tu saproti, ko tu dari ar to visu. Un man tas bija ļoti svarīgi, un es domāju, ka atradīsies arī cilvēki, kas man piekritīs, nodarboties ar to, kas tev patīk, vien ir par maz. Ir jāizjūt, ir jāsajūt, ir jāsaplūst ar šo mācību, ar to, ar ko tu nodarbojies, lai tas ir pa īstam. Un to es novēlu arī tev. Lai tev forša diena!